Labrīt! Šodien mums 22. lekcija. Apsveicu jūs 4. jūnijā. Par to, kāds gads es esmu jau daudz teikusi, mazliet pateikšu sakarā ar jūniju, jo par jūniju mums vajadzētu pusstundā paspēt izrunāt, kas un kā. Ir, protams, vairāk ko teikt, bet galvenos akcentus uzsverot. Ļoti daudz, kur tiek teikts, ka jūnijas ir ļoti, ļoti aktīvas, jeb augstu vibrāciju enerģiju mēnesis. Tas ir tas pamats, kas dažādos līmeņos nosaka jūnija esošās izpausmes. Jo uz visa gada fona šobrīd jūnijā ir ļoti intensīvas enerģijas uz planētas Zemi, uz mūsu Saules, ko mēs redzam, un uz lielās centrālās Saules. Un tās enerģijas ir ļoti, teiksim tā, augsta frekvenču, jeb augstu vibrāciju. Ja atceramies, tātad janvārī mūs mērcēja, februārī mazgāja, martā izgrieza, aprīlī žāvēja, maijā, ja visam šim procesam cilvēks jau izgājis cauri, tad maijā varēja veikt apziņas lecienu, tāpēc, ka tika uzsvers likts uz zemapziņu programmu tīrīšanu. Tad jau gada sākumā tika teikts, ka jūnijā būs masīva apgreidošana apziņas. Toreiz es vēl teicu, ka es īsti nesaprotu, kas tas ir un kas tas būs. Tad šobrīd es to esmu izpratusi, kas tas ir, jo tā kā jūnijā šīs planētas Zeme, centrālās Saules un lielās Saules enerģijas, mūsu sistēmas Saules enerģijas ir maksimāli augstā frekvencē, ar ļoti augstām vibrācijām, tad, principā, viņas ir šā gada, teiksim, savā maksimumā. Un kā to var salīdzināt ar piemēru, lai saprastu, kas notiek, ir orķestris. Un orķestrī parasti pirms koncerta kāds tur iedod toni, un tad visi tie orķestra instrumenti pielāgojas tam jauniem tonim, vai uzskaņo savus instrumentus. Un tajā brīdī ir kādas, tur, nezinu, 3-5 minūtes, kad ir tāda muzikāli to sauc par kakofoniju, bet principā ir tāds, zinām, veida bardaks, kad visi kaut ko spēlē kaut kādā veidā un vispār šausmas ir, ja? Tad, kas notiek šajā periodā, kad ir šīs intensīvās enerģijas? Notiek tas, ka mums bija tātad 3 dimensijas, 3 dimensiju telpa, 4 dimensiju telpa, un šīs te augstās frekvences, protams, tās ir 5 dimensiju telpa, kura tad ir tā, kas uzdod to toni, jo beidzot viņa tās 5 dimensiju tonis ir spējīgs nonākt uz Zemes, ja, jo viss šis process bija iziets. Līdz ar to uzdod toni 5. dimensija, un 3. un 4. pielāgojas, ja noskaņojas uz 5. dimensijas frekvencē. Līdz ar to jūnijas ir tas mēnesis, kad enerģētiski jūs dzirdat šī te orķestra noskaņošanos, un tā ir ļoti intensīva, jo katrs tur spēlē, tur noskaņot to savu instrumentu maksimāli ātri un operatīvie, lai būtu. Tad tas ir tas, kas jūnijā notiek. Šī te intensīvā pieskaņošanās 5. dimensijas tonim. Tātad arī ir tā masīvā apgreidošana, kas pieapgreidojas, ir pieskaņojas, ja, 5 dimensiju vibrācijām, ja frekvencē. Līdz ar to, uz tā bāzes arī, tas ir, teiksim, tāds pamats, ja, pie kā pieskaņojas arī visas tālākās
par to savu prognozēm vai apstākļiem, kādi ir jūnijā. Jo, ja mēs paskatāmies mazliet no astroloģiskā viedokļa, tad Marss turpina būt retrogrāds, kas nozīmē, ka ir vēlreiz un vēlreiz atgriežamies pie vecā, vēlreiz un vēlreiz pārstrādājam, atgriežas vai parādās visas neapstrādātās, neapgūtās mācības. Līdz ar to aktivizējas viss, kas ir, ar vārdu eks, ir bijušais. Bijušās problēmas, bijušās situācijas, kuras nelīdz galam atrisinātas, bijušās mācības stundas, kas nelīdz galam izprastas vai apzinātas, bijušās attiecības, gan bijušie draugi, gan bijušie partneri, gan bijušie biznesa partneri, dzīves partneri vai paziņas, ar kuriem, teiksim, jūs 10 gadus atpakaļ bijāt ciešā kontaktā vai draudzībā, tagad, ja kaut kas nav paveikts, vēl ar vienu kaut kur piezvanīt, kaut kur satiekt, kaut kur iet. Saturns līdz augustam turpina tīrīt vēl, un Plutons, protams, pa zemapziņu turpina. Un kas ir nācis klāt? Melnais mēnesis ir Lilita Skorpionā, par ko daudz kur jau var palasīt. Esmu jau teikusi, ka Skorpions ir, teiksim, atzimšanas, jeb Fēniks no kalniem celšanās zīme, bet, protams, līdz tam ir jātiek. Pirms tam ir vajadzīgs cilvēkam krīzes, ja viņš nav vēl pienācis līdz brīdim atzimt. Tāpēc arī Skorpions saistās ar dažādām veidu krīzēm, kas noved cilvēku pie šīs pārdzimšanas, jeb atzimšanas no jauna. Un šis melnais mēnesis tātad ir iepriekšējām lekcijām, kā es teicu, ir karmiskās lietas un iepriekšējām dzīvēm, kas jums ir atkarībā no tā, kur jums tas ir horoskopā. Un nonākšana melnā mēneša Skorpionā jums palīdzēs ieraudzīt tā saucamo jūsu tumšo pusi, jeb vēl to sauc par jūsu dvēseles ēnu pusiem. Bet pēc būtības tas ir tas, ka parādīs jums, kad patiesībā jūs neizpaužat savas spējas un savus talantus. Ka tās ēnas puses vai traucē vai ierobežojums izpaust jūsu patieso dabu. Tad jāsaka, ka šis Lilita melnais mēnesis Skorpionā būs līdz nākamā gada februārim. Tad jo ātrāk jūs apgūsiet, kas jums ir jāizpauž, vai kāds ir jūsu patiesās spējas, dabas un patiesā daba un patiesie talanti un spējas, un jūs tos izpaudīsiet, jo ātrāk jūs tiksiet vaļā no melnā mēneša ietekmes uz jums konkrēti. Tātad tur ietilpst arī savas negatīvās pašizpausmes transformācija, teiksim tā, priekš mēs ieraugam to, un tad, cik tas ir apzināts un ieraudzīts, to arī var transformēt. Cik Skorpions ir arī tāda mistiska zīme, tad ļoti pastiprināsies arī tādas maņas un sevišķi cilvēkiem, jo šobrīd ir ekstrasensoriās spējas. Tad melnais mēnesis Skorpionā iegāja 21. maijā, tad tiek uzsvērts, ka šajā laikā, līdz nākamā gada februārim, vēl vairāk šīs maņas, varētu teikt, pastiprināsies, bet drīzāk sāsināsies. Šīs netveramās pasaules, tie, kas redz vēseles vai aizgājušās, vai tie, kas jūt enerģiju, vai tas viss sāsināsies. Un, ja cilvēkam ir informācijas, ka tas tā ir, vai ka viņš ar to vēl nav bijis saskarē, vai viņš nemāk savas šīs spējas, vai droši vien sajust enerģiju, tā ir ļoti liela spēja, kas nav apgūtiem, tad viņam var jau likties, ka viņam tur rādās, vai kaut kas tur ne tā, vai arī, ka viņš tur ir enerģētiski kaut kā tur ietekmēts, bet patiesībā aktivizējas viņa paša talantu un spējas, teiksim, šajā jomā.
Un tā kā Skorpions ved pie atzimšanas, tad pats labākais, kas dots šajā laikā, ir iespēja noslēgt, ja pabeigt vecās situācijas, vecās attiecības, karmiskās attiecības, karmiskās situācijas, nokārtot kaut kādus testus, kas vēl nav paspējis nokārtotiem, vai kaut kādi tādi no citām dzīvēm atliktas mācības stundas, kuras nav gribējies risināt. Ja. Tagad to ir iespējams pabeigt tieši, kad melnais mēnesis Skorpionā, un lai beigās pilnībā atlaistu. Jo, protams, lai pārdzimtu, ir vajadzīga šī te pilnībā vecā atlaišana. Un tās spējas, kas sāsinās, tas arī, protams, palīdzēs atcerēties iepriekšējās dzīves un kaut kādas neapzinātas pieredzes, ja, kas var nākt no iepriekšējām dzīvēm. Ja. Tas arī cilvēkiem, kas galīgi to nezina, ja to izpildot dažādi. Un šī perioda ietekmē nosacīt var izdalīt tātad 3 cilvēku tipus. Vieni, kas vainos visus apkārtējos un visus apstākļus, viņiem visi būs vainīgi. Vieni būs tādi, kas vainos paši sevi, ja, visos notikumos. Tur nāk klāta hiperatbildība, neuzticēšanās savām sajūtām. Un trešie, kas rīkosies atbilstoši notikumiem. Tātad atbilstoša rīcība. Pēc sajūtām. Vajag rīkoties tā, rīkosies tā, vajag rīkoties tā vai tā. Nebūs tur labi vai slikti, vai vainīgs kāds cits vai vainīgs es. Ja. Bet, jārīkojas tā, sajūta, ka tā vajag, daram tā. Ja. Principā tā, ja mēs par Hellingerisku runājam, rīkoties pēc sava impulsē. Apmēram, ja ir impulss lamāties, tad lamājamies, ja ir impulss smaidīt, tad smaidīt. Bet tajā, kas notiek, cilvēks nevaino nevienu, kas ir apkārt, un nevaino arī pats sevi tajā. Tas ir tāds aktīvākais, kas ir. Tad tie cilvēki, kas iet pa priekšu, priekšējās rindās vai arī tādi, kas sauc sevi pa gaismas darbiniekiem, tiem ir dota ļoti tāda svarīga informācija, ka, protams, katram savā laikā, bet principā, kā līdz šim brīdim, misija attīrīt cilvēces apziņa ir pabeigta. Ja, tad astrālos plānus visai cilvēcei atstrādāt, ka tas ir izdarīts. Un tad šī gada sākumā notika ļoti liela pārveidība, ļoti liela transformācija. Un tagad šiem cilvēkiem, kas strādāja, teiksim, visas cilvēces labā, ieslēdz laiks, kad viņš strādā sev, attīra savu konkrēto karmu no iepriekšējām dzīvēm un attīra sevi. Man šī informācija ļoti palīdzēja, jo, protams, ka tas dabā notiek un realitātē notiek, bet šiem cilvēkiem ir tik ļoti liela tā misijas apziņa, ka bija tas jāveic, ka tagad ir visai grūti no tā atslāpt vai kā tiešām jau izdarīts, ja? Bet tāpat laikā nevar apsēsties uz dīvānu, un viss ir izdarīts, tāpēc, kad ieslēdzas personīgais tagad jādara. Šī te pārslēgšanās ir vajadzīga, un, protams, kā pārslēgšanās ir vieglāk, ja tā informācija jau ir padota, un kad tas tā tiešām notiek, tad tu vari pats, es, piemēram, salīdzināt ar savām sajūtām, jā, tas tiešām tā ir, tātad, man vieglāk pārslēgties. Savukārt, es esmu kā zinošais, ja tie, kas ir kaut vairāk jūtošie, tad tie vēl aktīvāk vienkārši sako savam impulsam, saprotot, ka jā, ar viņiem viss ir kārtībā. Lietas mainās. Jūnijā tiek ļoti uzsvērts, tā kā šīs lietas mainās un mainās ļoti intensīvi, jeb ātri. Mēs tīrījām zemapziņas programmas, citas programmas, visu kaut ko. Un ir pienācis laiks pārskatīt savus uzskatus vai savas pārliecības.
jo laiks vai apstākļi mainās ļoti ātri. Piemēram, ja es esmu gājuši šo ceļu 9 gadus, tad, protams, pirms 9 gadiem, kad es pamodos, tad, protams, ka es mainīju ļoti daudz savus uzskatus, 5 gadus atpakaļ es pieņēmu tādus uzskatus, vai tādas pārliecības, vai sapratu to un to. Tad ir pagājuši vēl 5 gadi, ir tik daudz, kas ļoti izmainījies, ka man atkal ar visu to, ka es jau tad biju pārskatījusi 2 reizes visus savus uzskatus, atkal vajag to visu pārskatīt, aktualizēt šim brīdim savus uzskatus, vai updateot viņus, lai viņi būtu atbilstoši. Jau manai apziņai, kas paplašanās katru dienu, vai manām zināšanām, vai manām spējām, vienalga. Jo tie vecie uzskati, mēs te nepievēršam tik daudz uzmanību, ja mēs esam tik ļoti aizņemti ar transformāciju, pārveidu un tīrīšanu un visu pārējo, ka mēs aizmirstam šīs te mentālās formas arī tīrīt. Un pie tam mēs domājam, tīri tur tas dziļais, tas vecais, no tām 100 paudzēm vai 100 reinkarnācijām. Bet jāpatīri arī tas, ko es 5 gadus atpakaļ domāju. Jo tas arī jau novecojis tas ir. Tās domas man arī sev ir jāpatīra. Jo tas sāk palikt par bremzējošajiem faktoriem. Un klāt par to citu vainošanu un arī par šiem te uzskatiem ir viena tāda būtiska nianse, ka ja kādu citu vaino vai kādu citu uzskata, tur valdība slikta redz, viņi tur ne tādu likumu pieņēma, tāpēc man ir grūti. Tiklīdz tā cilvēks domā, tā viņš atdod tam citam varu pār sevi. Un viņus tā kā nosauc par varneši pār tevi, kuriem nemanot, cilvēks ir atdevis vāru, tie var būt jebkas. Tas var būt priekšnieks darbā, viņš ir vainīgs, tāpēc, ka tāda apstākļiem. Tie var būt rādi. Tie var būt, man tāda slikta kaimiņa, tāpēc man tā slikti iet, valdība, protams, tāds lielākais piemērs, Un tiklīdz šis cilvēks atdod šo savu, atdod citiem varu pār sevi, tā viņš nevar, par cik procentiem viņš atdod varu pār sevi, par tik procentiem viņš nevar savu realitāti veidot pats. Mēs domājam, tagad, kā es domāju, tā ir, es savu realitāti redzu pats. Tas tā ir, bet no otras puses tad nedod prom citiem varu pār sevi, jo tad viņi rāda tavu realitāti. Tiklīdz es saku, ka valdība vainīga, tad valdība rāda manu realitāti. Un es esmu spiesta dzīvot viņu radītajā realitātē, nevis savējā. Un tas arī ir viens, teiksim, no mentālo procesu tīrīšanas, vai mentālās telpas tīrīšanas sevī, piefiksēt, ko tad es patiesībā daru. Tad maijā bija uzsvers uz to, kad mēs tīrījām dažādas zemapziņas programmas. Tad jūnijā apkārtējiem cilvēkiem vai arī jums, tā kā ir šis spriegums lielais ar intensīvajām enerģijām, var būt daudz krīzes, daudz vilšanās, daudz apmāni, ilūzijas vai akcents uz šo. Jūnijas tāds izteikts ar to ir. Ja jūs varbūt paši esat strādājuši ar sevi un to sev personīgi izstrādājušie, tad tas var būt ļoti intensīvi
intensīvi pacelties ārpasaulē, sabiedrībā, veikalā, darbā vai kaut kur. Un līdz ar to, pat cik tā būs ļoti liela intensitāte, tad tas var izšūpot jūs arī. Līdz ar to ļoti jāskatās, lai centrētos sevi. Un tā kā nāk šīs 5. dimensijas enerģijas, tad vajag visus savus enerģētiskos ķermeņus arī centrēt, jo pa čakras asas līniju, to līniju šūpos, jo arī viņa tā kā pieskaņosies 5. dimensijas frekvencēm. Ja, arī viņu, kā stīgu pieskaņos pirms tā koncerta 5. dimensijas tonim. Ja, līdz ar to, tajā brīdī, tāda, kā ir baņie, tāda šūpošanās var būt, ja. Bet līdz ar to, centrējieties atkal, apdeitojās, centrējieties atkal un tā uz priekšu visu laiku. Jūnijā tieši. Neadekvāta uzvedība, intrigas, manipulācija, tas viss varētu būt vērojams tieši sabiedrībā. Nervozitāte, psiholoģiskās tādas izlādes dažādas. Ja. Un tātad ieteikums ir, cik vien var savākties un maksimālu skaidrību turēt sev. Un šī, tā kā šūpošanās ir pieskaņošanās 5. dimensijai, arī pārbaudīs jūsu pārliecības, ja, kur atkal mēs varam skatīties, šitā pārliecība veca, to atlaižam, tā vairs nedara. Pie šīs pārliecības tā ir stabila, skaidra, man ir pamats zem kājām, es uz tās pieskaņojos. Ja. Tā kā tas ir svarīgi. Un tātad, kā es teicu, kad maijā tika vairāk tīrītas tās zemapziņas programmas, tad jūnijā ir uzsvars uz šo te, kad vajag tīrīt savas domas, kas ir radušās nepieaugušas, nenobriedušas apziņas rezultātā. Ja? Tātad man apziņa 5 gadus atpakaļ bija mazāk nobriedusi, un es tur izdomāju, ka tā vajag, un šitā vajag, un tur pieņēmu to, un tagad pieņēmu to. Tagad ir laiks to mainīt. Tos pieņēmums, ko es izdarīju 5 gadus atpakaļ. Tas nekas, tas bija mans garīgā ceļa sastāvdaļa. Vēlreiz tiek uzsvērts, ka enerģijas būs ļoti spēcīgas. Tādas apjomīgas ir lielas. Viena no pazīmēm varētu būt, kad zūd tā kā laika izjūta. Par to tā kā nevajadzētu brīnīties. Pirmoreiz visur vienmēr ir bijis uzsvērts laiks skrien. Tad tagad man ir prieks uzzināt, kad var būt tādi brīži, kad jūs esat šeit un tagad tik ļoti, ka jums liekas, ka jums iedos ļoti laiks priekš kaut kā. Man tas ir ļoti priecīgs ziņa, tāpēc, ka vienmēr tas laiks pietrūcis. Ja. Tad tagad arī tādi brīži būs, kad jums liekas, ka pagāja minūtes, kad jums kaut kam vajag stundu, ja minūtes, pareizāk sakot, bet jums iedod tam stundu, ja jums vairāk kā tas laiks tam procesam. It kā tiek iedots, bet tas ir uz sajūtu pamata. Vēlreiz fokusēties, ja centrēties. Un jūnijas ir arī, tā kā dod šo iespēju stabilizēties, ja jūs centrējaties. Tad arī orķestris, kas pirms tam tos instrumentus pielāgo tai skaņai, viņš nostabilizē. Visi orķestra instrumenti nostabilizējas uz to toni, lai varētu sākt spēlēt visu vienādi. Protams, ieteikums sazināties un vēlreiz sazināties. Un ir arī tāda nianse, ka cik jūnijā šīs intensīvās enerģijas ir salīdzinājums ar to, ka tas ir
tā kā ļoti augstas intensitātes sprints, kurā var daudz ko realizēt. Es teiktu arī, ka tas no realizācijas viedokļa varētu būt maksimums šajā gadā. Ja? Tad, ja jūs esat pietiekoši ātri, elastīgi un galvenais darboties ar pārliecību bez šaubām, ja šaubas, protams, atkal izšūpojam, tad ļoti daudz ko var sasniegt. Ļoti daudz ko, pareizāk sakot, var izdarīt vai rīkoties. Ja nav ļaušanās šīm te šaubām vai kaut kādam tur lēmumam, nepieņemt lēmumus, ja nerīkoties, ja nedarīt. Ja? Okay. Ir impulss atnāk, noķeram impulsu, daram uzreiz šo te intensitāti, šo te sprintu skrienam. Ar uzsvaru darīt, kā jūt. Tas nozīmē darīt to, kāds ir impulss. Ja. Realizēt šo impulsu un pietiekoši ātri. Vēl tiek pieminēti tādas lietas kā vieglums, ātri piedot, tāda stingrība, noteiktība, ja, humors, joki, ātra reakcija. Tā. Un mēģināt iztikt bez tādas tukšas laika pavadīšanas, ja tur tukšas laika pļāpāšanas vai kaut ko tādu, vai tā, lai tas sprints, lai tā enerģija tam sprintam tiek patērēta, nevis kaut ko liekam, vai ka tikai nedarīt, vai nojaukt laiku, vai kā tam līdzīgi. Tāpēc jūnijas kopumā izskatās diezgan savādāks nekā viss gada sākums. Un astroloģiski arī saulgrieži, tad mums 19, 20, 21. Pēc astroloģiskajām planētas stāvokļa nav visai viegli, bet ir ļoti, ļoti, ļoti labs laiks, lai pārdomātu to, kas te bija. Tieši uguns un ūdens stihijas ir ļoti aktīvas. Tad, teiksim, pie ugunskura, ja pie saulgriežu uguns, kur sadedzināt vēl atliekas, kas no vecā ir. Un saulgriežu meditācijā, tā kā saplānot otro pusgadu. Tie saulgrieži šajā reizē, piemēram, kur tas tiek minēts, pavadiet šīs kā 3 klusuma dienas, ja, tad es varu iedomāties vienu no variantiem, tad ir 3 klusuma dienas, kurās sākumā es pie ugunskura pārdomāju bijušo pusgadu, sadedzinu veco, un pēc tam pārdomāju nākamo pusgadu. Veicu sevī šo iekšējo pārēju, ja, no tā vecā vēl palūdzot ugunī sadedzināt, ja, un savukārt jaunajiem atnākt, kā ir ūdens stihija, strautā nemazgāšanas ūdeni nākot. Jā, varbūt es vēl nepieminēju, arī tas sakrīt ar to, ka tās dienas tika nosauktas par klusuma dienām, bet tā kā arī mainās tā kā tā misija gaisma darbiniekiem ir izpildīta un sākas darbs ar sevi konkrēti, tad arī ir pāreja no tādām lielām grupām uz mazām grupām, kurām ir vienāda karma, un uz sevi. Līdz ar to vairāk varbūt, vairs ne masu tusiņi, ja, saulgriežos, bet varbūt viens pilgums, kur varbūt kāds maz grupiņi vai kā tam līdzīgi, kas arī saskanot ar šīm te klusumdienām cilvēkam. Tā, ko es varu novēlēt? Ļoti intensīvs un jaudīgs mēnesis. Varbūt izturēt vai tā kā zināt, šajās enerģijās būt, ļauties tai jaudai, ja, veikt vajadzīgās izmaiņas pārējus, gan mentāli, gan no uzdevumiem, gan tā, pieskaņoties 5. dimensijas frekvencē, kas nāk. Un, tad tā droši vien saucās masīvā apgriedošana. Es
kas notiek jūnijā. Tā, nu tas par jūniju ātri un operatīvi šo.